Labvakar, mani sauc Jana Andersone, un paskatīsimies šovakar, kādu informāciju mums kārtis sniegs. Kādi būs šovakar mums padomi? Par slimību vai slimīgu situāciju, par trīsstūra attiecībām, kas saistīts ir dzimtā ar trīsstūra attiecībām. Tēma par nezināmo, par noslēpumiem, par kaut ko neatklātu, neziņu, pārdzīvojumiem, kādiem nepatikšanām, jūtām, sajūtām, intuīciju, arī veiksmi, bet veiksmi, kas aptumšo ar lāstiem, jo, ja ir problēma trīsstūra attiecības, tad tas arī ir tas nezināmais, sāpīgais, problemātiskais un lāsti. Dažādas spēles, intrigas, kad rodas attiecībās. Tās ir slimas attiecības, bailes, rodas līdz ar to bailes. Asas pārunas vai sāncensība, salīdzināšana, te pats vīrietis, tad ir agresīvs, tad attiecībās, ja notiek trīsstūrā attiecības. Viņas nav pasargātas, bet viņas ir jāpasargā. Šī jāpārauj tā saite, tas trīsstūra attiecības ir jāpārtrauc. Kādam no partneriem jākļūst gudram un jāpārtrauc tas vilšanās sāpes, ja ir trīsstūra attiecības. Un veiksme zūd, tad sieviete jūtas kā atraitne, pamesta, vientuļa, vēsa. Notiek manipulācijas. Zūd cerības. Bet, lai notiktu jaunais, tās cerības nedrīkst zaudēt. Vai arī bērni cieš attiecībās, trīsstūra attiecībās, viņi kā ieslodzīti. Viņiem līdz ar to arī bērni cieš, un viņu scenārijs tad kā nevis uz veiksmi, bet kā iesēts ceļš,
uz neveiksmi, ja ir 3 stūra attiecības, tas viņiem dzīvēs ieslodzīs. Kas būs, tas scenārijs viņiem būs bērniem jāpagriež savā labā. Bet ja vecāki to būs dzīvojuši, tad viņiem nebūs pārdzīvojuši, tad viņiem būs daudz grūtāk to pārdzīvot. Ja vecāki nebūs pārtraukuši šīs 3 stūra attiecības, nebūs ieguvuši zināšanas, pārvarējuši savus dzīves uzdevumus, tos mācības, pārvarējuši savas problēmas, savas vājības, arī ejot šo ceļu gūst savu gudrību, savu dzīvi, raksta savas grāmatas, iegūst informāciju. Nevajag ļaut no malas kādam ietekmēt sevi. Ir jāizdara izvēle. Ir jāattīrās no negatīvām ietekmēm, kas iedzen neziņā, ciešanās, pārdzīvojumos, nesapratnē. Ir jābūt visam tīram, skaidram, skaidri un gaiši jāsaprot, kur ejam, ar ko ejam. Jābūt līdzsvarā, lai izjustu veiksmi, cieņu, mieru sevī. Nedrīkst nedarīt neko, tad arī nekas nebūs. Būs naudas trūkums, ja nerīkosies. Turpināsies uz riņķi scenārijs, tas pats. Ja pieņems to savu tādu smago nastu, domās, dzīve tāda ir, bet jāsaprot to, ka to dzīvi mēs paši mainam. Ja mēs ejam, daram, esam neatlaidīgi, zinām, ko mēs gribam, jāsaprot, ko visvairāk negribam. Nevajag gaidīt brīnumus, vai arī, kad otrs kaut ko dos vai mainīsies. Jo tā karma katram sava. Vērtības katram savas. Ir jābūt pašam sev valdniekam pār savu dzīvi. Nedrīkst atstāt, dot savu dzīvi otra rokās. Līdz ar to arī rodas tās nesaskaņas. Ja šķiet, ka otrs labāk zinās, kā dzīvot, tad rodas tā nepareizā enerģijas apmaiņa. Ir jābūt appusēji.
vienlīdzīgai attieksmei, lai nebūtu bezizēja. Jo ar cītību, neatlaidību mēs no tās bezizējas spēsim aiziet. Taro ļoti labi var palīdzēt. Šeit var redzēt, talismani var palīdzēt pret maģisku ietekmi, ja negatīva ietekme, ja šķiet, no ļaunas acs. Tāpat arī var ūdens. Vienmēr, kad mēs ienākam mājās no kādiem pasākumiem vai ārā esam saskārušies ar kādiem negatīvākiem cilvēkiem, vai mēs varam vienkārši visu negatīvu ar domiņām nomazgāt. Jo domām liels spēks. Mēs paši varam daudz apzināti sev palīdzēt. Apzināti strādāt ar savām domām, lai neielaistu nekādas būtnes savā galvā. Tas nedomājot neko sliktu, nešauboties par sevi, būt pārliecinātiem par nākošo dienu, nešaustīt sevi vai domāt par kādu cilvēku, uz riņķi tās domas domāt. Tas jau arī tā kā rēks galvā mums sēž, tāda sajūta. Ir jābūt skaidrai galvai. Jo tās domas, ko sarunājamies savā galvā ar tiem cilvēkiem, kas ir sāpinājuši, līdz ar to mēs tiekam tādā bezizējā. Mēs neveidojam ceļu uz priekšu. Mēs tad dzīvojam pagātnē. Tāpēc tāds ir tas darbs ar sevi un izslaucīt tādu negatīvu attieksmi pret sevi. Tas arī kaitē mūsu pašu domas. Ir jāpadomā, kādas domas mēs domājam. Vairāk pozitīvas vai negatīvas. Un šeit ir stāsts par trīsstūra attiecībām. Tad noteikti tās domas nebūs pozitīvas. Un daudz galvā jauksies domas par tiem cilvēkiem, kas mums dzīvē traucē, vai ne? Ir jāaiziet no ilūzijām, ir skaidri jāredz, kāda ir situācija šeit un tagad. Vai mūs sāpina kāds vai nesāpina? Vai mums patīk tā dzīvot vai nepatīk? Vai mēs ilgi tā cerēsim un sapņosim, kad cilvēks mainīsies? Ir no tādām ilūzijām jāiet prom un jāsaskata pareizo situāciju, kāda ir, kā cilvēks rīkojas. Jūsu cilvēks. Šeit nāk palīgā vasks. Mana tēma par maģiju.
šeit var nākt palīgā vasks, attīrīt, strādāt ar savām domiņām un attīrīt. Ja kāds ir arī par jums slikti domājis, raidījis sliktas domas, vasks izlies to negatīvu ārā. Tas nepaliks jūsu plānā, aurā. Tā būs atslēdziņa. Tas būs kā talismans, sargs jūsu dzīvē. Kad jums tāda situācija, sajūtas ir, kad nekas nepalīdz, kad jums sliktas sajūtas, nesaprotiet, kur doties, bezizēja, slikti jūtaties, nogurumu ļoti lielu jūtat, tad vasks var palīdzēt. Ir arī, kad apslims cilvēks, liekas, iet pie ārsta un nevar atklāt, kas ir par iemeslu. Liekas, analīzes ir labas, bet tāpat cilvēks jūtas slikti. Tad vajag atcerēties, kad mēdz būt tādas situācijas, kad ir no malas negatīva ietekme, kas neļauj jums izveseļoties un par daudz tā negatīva uz jūsu pusi, jūsu aurā. Ir jūsu enerģētiskais lauks sasists. Vīrietis. Vīrietis. Vientuļnieks. Kā ēnkurs, tad varbūt kā pagātnes vīrietis nāk, viņš kā ēnkurs. Iespējams, vēl šobrīd jums situācija ir tāda, vēl sasaistīta, nav īsti līdz galam pārauta, pakluso. Ko tad vīrietis pakluso? Ir skaudība. Interesanti, par ko viņi tad var apskaust jūs. Ko jūs var apskaust? Par to, ka jūs atrodat izeju, kā lapsiņa, no visām situācijām. Vienmēr zināsiet, kur, kā, kad rīkoties. Par to viņš apskauž. Kad jūs esiet mierīga, jūs esiet tikusi pāri jau tai situācijai, daudz ko esat sapratusi, ir zināšanas. Par to viņam ir skaudība. Un tas arī ir brīdinājums, kad iespējams vēl var turpināties no vīrieša tas negatīvs. Ja jūs iepriekš bijāt 3 stūrattiecībās un esat aizgājusi, tas ir brīdinājums, kad vēl viss nav īsti nomierinājusies tā situācija. Jums jābūt aušīgai un ar sevi jāstrādā, lai jūs neietekmē, ar jums nemanipulē. Jūs zināsiet, lai nenoķerat nekādas būtnes, lai ietu tālāk, neaizķertos, neapstādinātu sevi, bet turpināt dzīvot tālāk savu dzīvi. Lai jūsu galvā netraucētu šī būtne. Jo, ja vīrietis ir jau aizgājis, tad par to vairs nav jādomā, bet jums ir jādomā, kā ienest jums
jaunas pārmaiņas dzīvē, lai dzīvotu veiksmīgi, apmierināti. Ar ģimeni. Lai pašas domas būtu pozitīvas, lai netraucētu šī vīrieša būtne. Nepielaistu nevienu nelabvēli jums tik tuvu vairs, jo jau visas mācības esiet iegūsi. Atkārtot negribās, bet tāpat ļoti svarīgi, lai paliktu draudzīgi, nenocietinātos. Ar laiku brauciens ar laiku varbūt. Lai mācētu atšķirt, kurš ir draudzīgs un kurš nav draudzīgs, kurš tēlo draugu, lai nepiesaistītu jūs. Lai vienmēr rastu līdzekļus, kā atbrīvoties no nelabvēliem, laicīgi reaģētu, neatstātu novārtā, lai paliktu savā enerģijā, savā spēkā. Nevis, kad satikām to cilvēku, viņš izteica, piemēram, kaut ko negatīvu vai reakcija bija negatīva, tad to situāciju uzreiz attīram, uzreiz nomazgājam sevi no šīs situācijas, nevis sakrājam uz sevis daudz negatīva un pēc tam tad domājam, ko ar to visu darīt, kad jau enerģija ir pazudusi un spēka vairs nav un nezinām, kas ar mums notiek. Neļaut egoistisku attieksmi pret sevīm vērst. Piesiet mūs pie cilvēka. Tādēļ, kad ja jūs izšķīrāties, tātad vīrietim kaut kas nepatika, jūsu rīcība, ka jūs atstājāt šīs attiecības. Tāpēc viņš var egoistiski rīkoties un atgriezties pie jums. Cenšaties sajust savas sajūtas. Jā, un visu, kas jums nepatīk, nav auglīgi, nav pozitīvi priekš jums, tas, ko jūs jūtat, to attīriet. Izdariet secinājumus un ejiet priekā. Ejiet pa gaišo ceļu. Un tādā veidā dziedinieties. Laicīgi reaģējiet uz negatīviem cilvēkiem. Izvērtējiet, sajūtiet sevi. Un iemācieties jau
aizsardzības prakses, kas jums var palīdzēt. Tas katram savs. Vai izvēlaties kā aizsardzību pie sevis talismanu kādu vai spogulīti. Ir pat dažādi arī kaklā karami, dažādi talismaniņi. To, ko jūs sajutīsiet, kas jums ir vajadzīgs. Vai roku sprādzes, rotas lietas kādas, kur jūs ar domā aktivizēsiet sev kā aizsardzību. Ja mēs dzīvojam ar apziņu un ļoti daudz sev varam palīdzēt. Tālūk. Tāds, lai nebūtu sajūta, kad esam būrītī. Nestrīdēties. Būt harmonijā, priekā ar ģimeni, līdzsvarā, lai būtu rastu pārmaiņas. Un lai vienmēr saglabātu enerģiju ģimene savā likstiņā, savā sirdī, aizietu no atkarībām, dažādām atkarībām, ne tikai alkohola, vienkārši dzīvotu pēc sirds, ko sirds kāro, kā jūs jūtaties. Ja jūtat, ka ir jāšķirās, tad jāšķirās. Jo ir svarīga ar partneri appusēja enerģijas apmaiņa vienlīdzīga, harmoniska. Ar attiecībām abiem diviem ir jāstrādā, ne tikai viens partneris. Un trešās personas nedrīkst jaukties. Lūk. Ir jāmācās, jākopja attiecības, jāiegūst zināšanas. Un pēc sirds tad mēs varam saprast, vai ir appusēja vienošanās strādāt ar attiecībām vai ne. Tāds. Jā, lai nebūtu vīrietis egoistisks, iedomīgs. Un lai nefigurētu vīrietim, lai nesalīdzinātu ar otru sievieti. Vīrietis, lai vīrietis sargātu ģimeni, savas attiecības. Un šeit arī runas var nākt kā talismans palīgā. Tāds padoms no kārtīm šovakar. Līdz citai reizei.